Iepriekšējās spēles. Jā, tad kaut kas tūs karokrāsam. Nu, šeit neliels ieskats no, faktiski no tā, kā mēs esam soļojuši vasaras spēlēs, uzlaukums. Krāsu gāma ļoti līdzīgi, daudziem latviešiem tuvīga krāsu gāmai. Nu, un tās ieskats pagātnē, 1994. gads Latvijā. Tumši zaļu māku, mēteļi, jā, un tādas šāles stilzētas, tāda mēs bijām. Jautājums par to, kādiem izskatīties mūsu spēlēs sportistiem Sočos, kad mēs beidzot varēsim izstrādāt vienotu apģērbu, tādu dizaina līniju balstīt uz kaut kādiem pamatelementiem, lai šie apģērbi būtu savietot. Nu, tas bija Latvijas Olimpiskās komitejas darba grupas, dizaineru, mākslinieku kopīgs uzdevums. Kā mums tas ir iznācis? Labu dzeltenāju krāsai bija tas dzintars, kā, teiksim, Latviju tautas zelts, kā ziemeļu tautu zelts, kā liels brīnums, svētums un atradums jau kopš mūsu tauta apdzīvo šos krastus. Un tā mūsējiem būs daudz iesildīšanās brīvā laika sporta, siltie, netik siltie, jo klimata apstākļi ir diezgan neprognozējami, laika vecis izspēlē ļauns joks. Vēl vien, protams, nav atrisināts jautājums, kurām tad formām mūsēji iz atklāšanas parādā. Bet te es vienkārši mazliet būšu robots un rādīšu jums iesildīšanās darbus vīriešiem, sievietēm. Tātad šos mūsu elementus mēs adekvāti izvietojam, respektējot, protams, tehnoloģiskās īpašības, šuves, piegriezumu, kas, tas ir tas aizbergs, kas ir zem ūdens, ja? Teiksim, ziemas jaka, viņa sastāv no 60 dažādiem segmentiem, elementiem, mātīšiem, ņopītēm, brāvēslēdzējiem, ja? Man arī tas viss bija jauns un patiesībā bija diezgan interesanti strādāt pie šī projekta. Un, šī ir tā starpstadija, kur jūs visi varat apskatīt un novērtēt par labu vai netik labu esam. Iesildīšanās tērpi puikām. Siltie sporta tērpi, tā teikt, strītu sābulās. Un, Šogad ir arī, piemēram, tas, kas, piemēram, apģērba gabalos ir viena krāsa un kaut kāda elementa ir krasējumi, tas ir ļoti mūsdienīgi modē. Ka ir pilnīgi pati modas apģērba, viņi ir dažādas auduma faktūras un krāsas un miksē kopā. Un tad ir, tas ir sieviešu metāls ir parādē, un tad ir vīrieši būs žakietis, bet tas žakietis būs tomēr klasisks, bet viņas ir trikotāža. Un tas taisīs viņas, tādu vairāk mūsdienīgāk un bišķiņ atšķirīgi. Un tad ir, protams, ir visi cepkuris un cimdiņas un tā tālāk. Un man liekas, tā dzeltena un brūna krāsa tiešām viņi nav tik daudz redzēt olimpiskais spēles, nav daudz komandas ar to spēlējušies atšķirību no bordo un baltu krāsu, kas ir bieži vien televīzijā vai uz bildiem nevar atšķirt, kāda ir tā sarkana bordo krāsa, vai tas ir Austrija, vai tā ir Latvija. Tad vienmēr varētu būt jautājums. Un šajā gadījumā, ja kaut kā palīgs atmiņā, tad tā būs tieši latvieši. Es domāju, ka šoreiz mums izdosies nodrošināt, lai Latvijas Olimpiskās komandas atpazīstamība būtu saistīta ar vienotu tēlu, vienotu šo krāsu gamu, kura katram ir tāda ļoti patīkama. Man, piemēram, vairāk šis dzeltenais saistās ar medu, ar dzintaru, un tas brūnais ar zemi, ar rupmaizi. Un tās ir tādas siltas krāsas, kuras, kā Natālija jau teica, katrā, man liekas, latviešu rakstu grāmatā, cimdos, zeķēs, cepurēs un tā tālāk, visos adījumos jūs varētu sameklēt.